starptautiskajā 20. konkursā ar nosaukumu Italy Percussion Competition Ventspils muzikas vidusskolas audzēknis Edgars Zaurs ieguvis pirmo vietu. Konkurss norisinājās Itālijā pilsētā Peskarā, kur sapulcējās visas pasaules labākie perkusionisti, gan no Āzijas, gan Amerikas, gan no Eiropas. Es braucu ar domu, ka es parādīšu to labāko, ko es varu, un to, ko es esmu sastrādājis samācījies par šiem gadiem un pavasaru. Bet galvenokārt es braucu, lai izbaudītu to spēlēšanu un arī iespēju paklausīties citus. Konkursos vienmēr ir šī daļa veiksmes, kur kaut kā viss pareizi sastājās, nostājās un vienkārši sanāk un aiziet. Bet, protams, šī veiksme nevarētu realizēties, ja pamatā nebūtu šis darbs. 19-gadīgs Edgars Zaurs ir Guntara Freiberga skolnieks. Viņš konkursā izpildīja Baha, Čenga un Švantnera skaņdarbus. Žūrija novērtēja sniegumu gandrīz ar maksimālo baļu skaitu – 97 no 100. Edgars atzīst, ka tas ir smaga darba rezultāts un liels pasniedzēja nopelns. Tieši pedagoga vadībā atstrādātas vismalkākās nianses. Šogad konkursā piedalījās ļoti spēcīgi mūziķi. No Āzijas, no Ķīnas, no Taivānas bija ļoti, ļoti spēcīgi spēlētāji. Viens palika 3. un tad tepat no Eiropas, no Rumānijas arī bija ļoti stipri spēlētāji un Rumānis palika 2. vietā. Pirms gada Edgars šajā konkursā jau piedalījās. Toreiz tas notika attālināti. Tanī gadā viņš ieguva 3. vietu. Protams, ar mūziku es turpināšu nodarboties, un tas ir man tas sapnis muzicēt un spēlēt visu savu mūžu un tā tik turpināt. Edgars Zaurs šogad mācās 4. pēdējā muzikas vidusskolas kursā. 6. decembrī viņš kopā ar savu pasniedzēju Guntaru Freibergu būs dzirdams uz Ventspils koncertzāles Latvijas skatuves, kur notiks Ventspils kamermuzikas dienu koncerts. Anna Gegere, Edgars Fjodorovs, Kurzemes televīzija.